Capital FM sadarbībā ar kultūras bāru Sapņu un kokteļi piedāvā. Paldies! Tā ausis ir, jā. Tā, davai. Davai, sagatavojamies. Es pārmaiņu pēc arī sēdēšu. Tad būs īsais, tas būs eksperts studijā, jā. Tur tā kā viss ir salikts. Sveiciens šīs nedēļas Stopkadras raidījumā, un tie, kas mūs klausās jau no paša sākuma, tad ir tā, ka šodien šeit Capital FM ēterā studijā esmu kā no vadītāja puses viena, mans vārds ir Diana, savukārt šobrīd man pievienojās viesis eksperts, un tas ir Elmārs Seņkovs. Labdien! Viņš ir režisors, un tieši ar viņu mēs šodien parunāsim par Emīra Kusturica daļradi, un ne tikai, bet pirmais jautājums, jebkurā gadījumā, būs par to, kā tev daļrade šī režisora un kuras ir tās filmas, kas uz tevi ir atstājušas tādas vislielāko iespaidu? No Kusturicas filmām, jā? No Kusturicas filmām. Katrā ziņā, kad man piezīmē pateica, ka būs jārunā par Kusturicu, sapriecājos, ka tas ir viens no maniem mīļākajiem režisoriem. Un filma, kas man atstāja tādu pirmo iespēju spēcīgi, kāpēc es gribēju interesēt un skatīties arī cits filmas, bija Melnais kaķis, Baltais kaķis, un man pārsteidza tas vieglums, tas trakums un viņa tāda mīlestība pret dzīvi un tik izteikta, un to var redzēt gandrīz visās viņa filmās. Es neesmu redzējis visas, bet katrā ziņā no tām, ko esmu redzējis, tas ir tas raksturīgākais, ko es varētu pateikt par Kusturicu. Bet, ja tev būtu kaut kā pāris teikumos jāraksturo vispār tā, tad gan jau katram režisoram ir savs tāds tā kā stils, kādā viņš uzņem tās filmas, lai gan, par Kusturicu runājot noteikti, jā, viņam ir gan komēdijas, viņam ir gan arī nopietnās filmas, bet tātad, ja pāris teikumos tev vajadzētu raksturot, kā tu raksturotu, kas ir tāds īpašs sevišķi tieši Kusturica filmām? Manuprāt, lielā sirds mīlestība pret cilvēku, un pret cilvēku, kurš dzīvo dzīvi. Un, man liekas, viņš to jebkāda cilvēka personība, ko filmā viņš apskata, viņš ir parādījis viņu tik kolorīti, lai cik tas tēls arī varētu būt traģisks, vienalga tas traģiskums ir kļūst par skaistu. Un, man liekas, to viņš kaut kā spēja ļoti fantastiski parādīt. Nu jā, Baltais kaķis, Melnais kaķis ir Kusturica viena no tādām tiešām leģendārākajām filmām, komēdijām, un ja kādam pasaka vārds Kusturica, tad visticamāk viņš nosauks tieši šo filmu. Vai esi redzējis vēl kādu? Jā, es esmu redzējis Life is Miracle, Dzīve ir brīnums. Tā filma man sākumā es kaut kā netīšām uzdūros uz filmu soundtracku, tātad un man tā patīk tā mūzika, es domāju, man jānoskatās noteikti arī filmu, un filma man arī vēl vairāk pārsteidza, kaut gan viņa ir diezgan gara, bet viņa neatstāja man vienaldzīgu, jo filma ir atkal ļoti, patiesībā ļoti krāsaina. Neskapēc es laikam man asociējas Kusturicas filmas, ka tur ir ļoti daudz krāsu. Un patiesībā mēs ļoti daudz krāsainās filmas skatāmies, bet viņš atstāja tādas krāsainības sajūtu. Jā, es arī te piebildīšu vakarā. Centos pārskatīt vēlreiz to Balto kaķi, Melno kaķi, un diemžēl neizdevās man līdz beigām to izdarīt, jā. Bet arī tas, ko es kārtējo reizi redzēju, tu pareizi saki par tām krāsām, un tas atstāja tādu kā dzīvespriecīgu noskaņu, vai ne? Tieši tā, jā. Tad katrā ziņā tas liek pasmaidīt, jo es skatos, un viņš var panākt ar vienu kadrējumu un izraisīt smieklus, ne vai kaut kādu komisku situāciju, bet tieši ar kaut kādu kompilāciju vai kombināciju, ko viņš saliek, un ir sevišķi tie atrastie viņa tēli, aktieri, ko viņš atrod, viņi jau izraisa smaidu uz lūpām, tāpēc, ka katram tēlam, ko viņš ieliek, viņam ir nenormāli liela vajadzība kaut ko panākt, un šī vajadzība izraisa, šī pārlieku lielā izraisa patīkam smaidu. Tā gan. Atgādināšu skatītājiem, kāpēc tad tieši šajā nedēļā mēs runājam par serbu kinorežisoru Emīru Kusturica daļradi, jo no 11. līdz pat 17. jūlijam Rīgā un arī Jūrmalā
koncertzālē Dzintari norisinās festivāls Kino un mūzika. Un šī festivāla laikā ir iespēja skatīt gan filmas, kuras rāda gan K-Sunī, gan Citadelē, gan arī apmeklēt koncertus. Un, starp citu, ja runājam par koncertiem, tad tieši 16. jūlija vakarā Kusturica ar savu grupu, rock grupu, kurā viņš spēlē, tie, kas nezina, No Smoking Orchestra uzstājās, ir ļoti labas atsauksmes. Elmārs, saki lūdzu, varbūt tajā laikā, kad tu studēji, jums vispār kaut ko par Kusturicu mācījām? Īsnībā, diemžēl, nemācīja, jo kaut kā mums vairāk ir teātra, tā kā teātra režija. Par kino, mēs varējām katrā ziņā izvēlēties, iet mācīties papildus. Patiesībā nē. Nē, tad jautājums tev, tu pats pēc savas iniciatīvas kaut kādā dzīves posmā pieskāries šim režisoram un iepazinies ar viņa daļradi, vai tas bija kaut kāda cita iemesla dēļ? Laikam pirmais, kas man bija mūzika. Tiešām viņš man paņēma sākumā mūziku, un tad arī kāds man noteikti ieteica, ka tas ir jāredz, un tad es arī nostījos, jo es kaut kā uzticos saviem draugiem un saviem kolēģiem, un tad es arī nostījos. Es domāju, uzticēsimies arī šajā brīdī, jo tieši tā mūzika ir tā, kas Emira Kusturica daļradi padara par vēl īpašāku nekā tā ir jau tāpat bez tā. Un viņš spēlē grupā No Smoking Orchestra, un tieši pēc reklāmas atskaņosim vienu no skaņdarbiem, un vēl pēc tam raidījuma gaitā noteikti arī vairāki soundtracki būs, tā skaitā no filmas, par kuru šodien runājam, par Arizonas sapnis 1993. gada filma. Bet šobrīd Stopkadras raidījumā neliela reklāmas pauze un tad skaņdarbs no Smoking Orchestra. Šis, protams, ir klasika. Šī ir rīktī klasika. Klasika tas ir skatītājiem šobrīd domāts no baltais kaķis, melnais kaķis. Krievu valodā ir bielē koška čornē kot vai kaut kā tā, un tad es domāju vakar, kā būs latviski, kaķis ir jau kaķis, vai tādā ziņā es nevaru saprast, vai tā kā baltā kaķina, baltais kaķis, vai kā. Cilvēks arī viņi iztulko ar tās filmas, tas arī vakardienas filmu, viņi krievu valodā pavisam savādāk. Jā, tā jau ir, tas ir, ja tam nepieiet nopietni, tad ir tā, ka tulko bez mazliet tā kā spēj. Nu ko, šajā nedēļā Sapņu kinokluba nedēļas filmā ir Emira Kusturica, serbu kinorežisora filma Arizonas sapnis 1993. gads. Un starp citu, tikko mēs noklausījāmies vienu no atpazīstamākajiem soundtrackiem no viņa citas vienas filmas Black Cat, White Cat. Un šeit Capital FM ēterā studijā ar mani Diānu kopā ir režisors Elmārs Seņkovs. Vēlreiz čau. Vēlreiz sveiciens. Tā gan. Nu ko, tad pieskarsimies tam Arizonas sapnim. Es tā zinu to, ka tu biji tik cītīgs un vakardien šo filmu noskatījies. Noskatījos vakar, jā, pa nakti cītīgi skatījos. Un kā? Jā, man bišķi pārsteidz, man liekas, priekš 93. gada pilnīgi, manuprāt, diezgan drosmīga filma, un ceļšķi ar amerikāņu aktieriem, labiem, izciliem amerikāņu aktieriem. Varbūt tās jau priekš mūsu laika viņi man likās bišķi pa garu, bet es būtu muļķīgi man tagad kritizēt tik lielu režisoru, tāpēc es vienīgi varētu pastāstīt par lietām, kas man patika. Bet vien brīdi varbūt man likās notikums prasījās raitāk. Pirms tu pastāstīsi par tām lietām, kas tev patika, es nedaudz te iestiprināšu, jo tu jau arī tā kā minēji to, ka laba filma ar amerikāņu aktieriem, un jā, tā vispār ir Kusturica viena no pirmajām filmām, kas ir uzņemta Holivudā un ar Holivudas aktieriem, un vienu no galvenajām lomām atveido Džonijs Depps. Bet tagad gan, Elmār, turpini ar lietām, kas tev patika šajā Arizonas sapnī. Pirmkārt, izcils aktieru darbs, tas ir pirmkārt. Otrkārt, man patika šīs te atkāpes, ko varbūt tās Holivuda reti, kad pieļautu, bet tas Kusturica, tas pieskāriens bija jūtams filmā. Ir sevišķi kaut kādas šīs te absurdās ainiņas, tāds atkāpes,
kā piemēram pakārtie zeķu biksē, kas likās neticami, kur viņš lauž kaut kādu veidu fiziku, vai pēkšņi runājot, pēkšņi sāk lidot. Un tas man likās, jā, tas ir Kusterica uzreiz. Es sapriecājos, ka viņš tā, un tas tā pašsaprotam, un tas pat neraisa nekādu tāds liekas jautājumus. Viņš to izdara tik organiski tajā filmā, pilnīgi nopietnā, reāla psiholoģiskā drāmā. Viņš šo te absurds momentu ieliek. Un vēl, kas man likās interesanti, viņš ielieks, tomēr, ja viņš nāk no tādas Dienaslavijas, Serba, visās tās puses, likās tas temperaments aktieriem ir arī ielikts, jo tie tēli bija netipiski traki priekš amerikāņu vienkāršās mierīgās, tādas mierpilsoniskās dzīves. Varbūt, ja salīdzinām ar citām Kustericu filmām, tad ar ko šī ir atšķirīgāka, ja tā varētu definēt? Laikam atšķirīgāk viņi bija ar bišķi ar tādu nopietnāku piegājienu, vairāk tādu filozofēšanu, manuprāt. Katrā ziņā, varbūt viņi bija pa nopietnu salīdzinot ar pārējām. Un arī beigas man likās tādas diezgan traģiskas. Nestoties to, ka viņš saprot, pats ir rakstījis arī scenāriju kopā, aizmirsu ar ko kopā, bet kādā ziņā neviens viņš bija, tā viņš pats ir līdz ar to ir autors. Un man likās interesanti, kādas viņš tās problēmas risina, un noteikti viņš risināja kaut kādas savas lietas un problēmas ar šiem tēliem, un it sevišķi caur galvenā varoņa skatu punktu. Un tas man likās interesanti, ceļš pats sākums par tām zivīm. Jā, tādā ziņā, ka zivis ir diezgan cēli radījumi, un zivis peld tīros ūdeņos nekā atšķirībā no cilvēka. Par tām zivīm ir tik smieklīgi, ka īstenībā visu šo pēdējo nedēļu es klausos, protams, es klausījos visus soundtrackus no šīs filmas, bet visvairāk man topā ir tā, kur tieši ir par to zivi, par zivs filozofiju, un to mēs tūlīt dzirdēsim Capital FM ēterā, bet pirms tam vēl gribu par Arizonas sapni minēt to, ka filma ir dabūjusi arī galveno Zelta palmas zaru Berlīnas kinofestivālā savā laikā, un arī dzēna simpātiju balvu no skatītājiem Varšavas kinofestivālā. Tā, lūk, gāja ar šo darbu Emiram Kusturicam. Un šobrīd gan paklausamies soundtracku no šīs filmas. Soundtracka nosaukums This is a Film, un, ja klausīsimies uzmanīgi, tad sapratīsim, par ko tad ir filma. Izpilda Igijs Pops, un sarakstījis komponists vispār ne tik vien šim soundtrackam, bet arī dzēna visiem pārējiem ir pats Gregor Bregovičs, un par viņu arī nedaudz vēlāk, jo tā sadarbība viņam ar Kusturicu ir ne tik vien šajā filmā, bet arī daudzās citās. Un šobrīd gan Iggy Pop, Goran Bregovičs, This is a Film. Dziesma ir ļoti labi, jo es šo nesīsināšu, jo šis ir vienkārši mans favorīts. Jā, vai ne? Pats galvenais man, es nezinu, es tā pastāties par tiem vārdiem, kuri par to, ka, zivs nedomā, zivs vienkārši visu zina. Jā. Tagad Čaks Norris. Zivs filozofi varētu paturpīt. Tas par to. Jā, fish doesn't think she knows everything. About a dramatic relationship. Sveiciens Stopkadras raidījumā. Tikko klausījāmies viena no Arizonas sapņu soundtrackiem, kura komponists ir Goran Bregovičs, Dienvidslāvs, kuram ir pašam sava rock grupā. Un vispār Gorana Bregoviča mūzika ir raksturīga tāda kā balkānu čigānu mūzikas motīvi, un daudzi runā par to, ka nodarbojas ar tādu kā plaģiātismu, lai gan es tam nepiekrītu un domāju, ka tomēr viņa mūzika tiešām ir sevišķa un unikāla. Un jā, soundtrackā piedalījās arī dzīvā leģenda amerikāņu rock vokālists Iggy Pops. Turpinām sarunu Capital FM ēterā Diana un mans viesis šīs nedēļas Stopkadras raidījumā režisors Elmārs Seņkovs. Runājam par Emira Kusturica daļradi. Un tikko klausoties šo
lielisko This is a film. Nolēmām pats Elmārs piedāvāja paturpināt par dzīves filozofiju. Katrā ziņā tas ir ļoti interesanti, ka parasti vienkāršas lietas var pateikt ar vienkāršiem vārdiem, un, manuprāt, tas te bija labs piemērs tam, kad lielas lietas var pateikt caur zivi. Varbūt arī caur lielas lietas var pateikt arī caur pildspalvu vai arī caur vēl kādām lietām. Tur tā lieta, ka mums arī pat mākslā neko nevajag sarežģīt, strādā vienkāršas lietas, un tas man pārsteidz arī šajā dziesmā. To, ka vienkārši lietas nevajag sarežģīt, teica arī pats Emirs Kusturits, ar kuru tikos piekdien, bija tā, ka viņš rīkoja savu meistarklasi. Žēl gan, ka cilvēku bija samērā maz, jo man liekas, viņš ir tik leģendārs režisors, ka nāk paklausīties kaut vai pāris vienkāršu teikumus vārdus par dzīvi vispār, lai gan tajā ir ielikt arī tā galvenā doma par to, ko tad nozīmē būt režisoram un kāda ir vispār viņu darbu galvenā tā vadlīnija un zemteksts. Nu, un, ja runājam par filmu Arizonas sapnis, tad īsumā par sižeta līniju ir tā, ka ir vairāki tātad galvenie varoņi. Nu, varu teikt, jā, tieši tā. Kurš katrs par kaut ko sapņo? Viņš sapņo, un patiesībā viņiem visiem ir savs sapnis, bet kas ir interesantākais, viņi visi grib būt mīlēti. Un man liekas, tas bija fantastiski parādīts, tiešām visi varoņi, kas tur tiek parādīti. Un tas man arī lika aizdomāties par to, un tā jau arī ir. Tā jau ir. Mēs visi gribam būt kādam piederīgi vai vismaz saprasti. Un tā filma, kurā viņš nonāk galvenais varonis pie diezgan tāda trakā ģimenīte, bet divām sievietēm, ar kurām veidojas attiecības. Un viņi visi ir meklējumos, un tas, kā vēl interesanti, kā viņi taisīja to lidmašīnīti, kur uzlidot. Jo vienam bija tas sapnis, tā doma par to, ka nu tad ir jāuztais, lai tā lidmašīna uzlidot. Tieši tā, jo tagad es atceros, ka mums mācīja dramaturģija arī vienkāršu lietu, ka katram personāžam jābūt sapnim. Un tad viņam ir uz ko iet, un arī vieglāk arī attiecīgi rakstīt to stāstu. Un tas, man liekas, bija labs piemērs tam. Tā gan. Nu ko, šobrīd laikam gan uz īsu brīdī derīga informācija, un tad vēl vienu atskaņosim soundtracku no šīs filmas. Runājam par Arizonas sapni, 1993. gada filma, kuru jau 20. jūlijā, 7. vakarā, Blaumaņa ielā 32 varēs noskatīties klātienē. Aicinājums visiem tiem, kas vēl šo lielisko filmu nav redzējuši. Vēl gribēju piebilst, ka ir vērts redzēt vienu dēļ tiem, kuriem patīk Džonijs Depps, jo tur viņš atkal ir fantastisks, var redzēt, kā viņš var nospēlēt arī pat jaunu puisi, kaut kā viņš tur arī diezgan jauns, man liekas. Es nezinu, tas cik... gan, viņš ir tur ļoti jauns. Jā, bet katrā ziņā viņa sākumu radošai lielai karjerai ir vērtīgi redzēt katrā ziņā. Jā, kā man teica daudz draugi, tur jau tā lieta, tu jau noteikti Džonija Deppa dēļ skatīsies. Nu ko, īsa reklāmas pauze, un tad turpināsim raidījums Stop kadrs Capital FM ēterā. Pirms uzdošu konkursa jautājumu šajā nedēļā, kur balvā būs noteikti iespēja, kā vienmēr, apmeklēt jau šīs nedēļas un konkrēti 20. jūlijā kino vakaru Blaumaņa ielā 32. Atgādināšu to, ka runājam šodien par serbu kinorežisora Emira Kusturica daļradi. Un viņš tātad dzimis 1954. gadā Sarajevā, jauktā bosniešu serbu ģimenē, studējis Prāgā savā laikā. Vairākas filmas viņam ir guvušas gan zelta palmu balvu Kanu kinofestivālos, gan arī daudzas citas balvas un ordeņus. No viņa filmām ir jāmina tādas kā, vai tu atceries Dolību Bell, Tēvs dienesta darīšanās, Čigānu laiks, protams, Arizonas sapnis, par kuru runājam šodien, Underground, Melnais kaķis, Baltais kaķis, Dzīve ir skaista, Apsoli man to, Maradona. Maradona, starp citu, ir Kusturica
pirmā un arī šobrīd pagaidām vienīgā dokumentālā filma. 2008. gadā viņš to ir uzfilmējis, un Maradona, jā, tie, kas nezina, tas ir Futbolists. tas ir futbolists, slavenais Argentīnas futbolists Diego Maradona, un tur ir tāda lieta, ka viņi ar Kusturicu ir draugi, un tad Es redzēju to filmu. nopietni. Jā, ļoti Lūdzu, labi. tad pirms konkursa jautājums, tad īsumā, jā, par Ne, to filmu. īsumā ir ļoti vērtīgi redzēt vienā, ne tikai tāpēc, ka redzēt arī Maradonu, bet arī pašu Kusturicu, jo viņi tur kopā gan pavada laiku, un var redzēt arī iepazīties tuvāk arī ar Kusturicas personību, jo var redzēt, viņš ir tāds arī tāds puika, kurš seko līdz Maradona tur visu viņam stāsta, izrāda, un tas tik patīkam redzēt, kā skatās viņa draugs uz to, kas viņam ir bijis, un to viņš ļoti arī labi atspoguļo dokumentālu filmām. Ir vērtīgi redzēt. Nu, super. Ir vērtīgi redzēt arī Arizonas sapni 20. jūlijā Blauņa ielā 32 kulturālajā vietā sapņi un kokteļi. Un šīs nedēļas jautājums būs par to, kurā gadā tad Kusturica ir uzfilmējusi savu pirmo filmu, kuras nosaukums ir Vai tu atceries Doliju Bell? Kas arī dzēna, iedomājies pirmā filma un ieguva zelta lauvu Venēcijas kinofestivālā, un uzreiz pēc tam viņš arī tā kā uz karstām pēdām radīja arī savas nākamās izcilās filmas. Tātad jautājums šajā nedēļā Stopkadras raidījumā. Vai tu atceries Doliju Bell, pirmā Kusturica filma, kurā gadā uzņemta? Atbilžu variantus nepiedāvāšu, skatāmies, domājam, varbūt zinām, un pareizās atbildes sūtām rakstiskā veidā uz mūsu raidījuma e-pastu stopkadrs@capitalfm.lv. Gaidu pareizās atbildes, un tikmēr paturpināsim vēl sarunu ar manu šī dienas raidījumu viesi Elmāru Seņkovu, režisors. Elmār, saki, pāriesim jau uz tādu tā kā nedaudz neformālu sadaļu šim raidījumam. Pastāsti, ar ko tu nodarbojies šobrīd, kādi ir tavi tuvākās un arī tālākās nākotnes plāni? Tā. Varbūt par pēdējiem darbiem, jo es zinu to, ka tur tas pēdējais, pirms tāda kā šī brīža neliela atpūtas notikuma. Nē, pēdējais darbs, man liekas, kas bija ļoti vērtīgs visai komandai, bija Andrēsalā pēc Ibsena lūgas Heda Gāblera, kur spēlē galveno lomu Sandra Zvigula. Tas bija liels piedzīvums mums visiem, nestoties to, ka bija ļoti iespaidīga scenogrāfija un tā, un katrā ziņā tie, kas redzēja, tie redzēja, kas neredzēja, varbūt vēl redzēs rudenī, bet tas vienīgi atkarīgs no producenta darba. Un vēl par tālākiem plāniem katrā ziņā ir ko darīt, un esmu priecīgs, ka man ir ko darīt. Ir Dirty Deal teatro būs septembrī jauna izrāde par bērniem. Spēlē gan pieauguši, bet viņi spēlē bērnus, kas spēlē pieaugušos. Tā katrā ziņā izrāda Kucāni, tātad Dirty Deal teatro, tas būs darbs. Katrā ziņā vēl arī piedāvājumi ir no citiem teātriem, gan Nacionālā teātra, gan no Rīgas Krievu teātra. Tā kā nākošu gadu darbi būs par viņiem. Es varbūt negribētu tur sīkāk varbūt tās runāt, lai saglabātu intrigu, bet katrā ziņā, tuvākais darbs ir Spīķeros Dirty Deal teatro. Un kā tu vispār jūties? Tas ir mans mīļākais jautājums, jo man vienmēr ir interesanti, tas dzīvesveids, kāda cilvēka piekopja, tas, ar ko viņi nodarbojas, vai tas sniedz gandarījumu, kā tu jūties režisora profesijā? Katrā ziņā es jūtos labi, jo es daru to darbu, kas man patīk, un ja esmu sapratis, ka to man patīk darīt. Un, ja es vēl par to vēl saņemu naudiņu, tad jau vēl labāk. Bet katrā ziņā, nav, protams, jebkura profesija, mēs katrs jau saka, ka tā ir smaga profesija, un to pašu var teikt arī man dziedātājs, to pašu var teikt man arī santehniķis. Bet nenoliedzam, tās ir bieži vien negulētas naktis, tā bieži vien ļoti daudz nervu tas prasa, bet tad, kad izrāde ir gatava, kad piedzimst šis bērns, tad ir tāds prieks un laime un gandarījums ar to bērniņu palaid tālāk, un tas skaidrs, kā viņš attīstās, kā viņš aug, un tad arī ir grūti, jo tu palaid bērniņu, un tad arī ir tāds tā, ka... Ir tādas skumjas nedaudz, tādas smeldze. Ir smeldze, saprot, pēc pirmizrādēm tā, ka ir tādas morālās paģiras, un liekas, ka tu jau zini, kurš režisors un arī aktieris un mūziķis visticamāk, un tad ir tā, bet tās sajūtas man patīk, un viņas ir labas, vienalga. Tās sajūtas ir tās, kas arī virza uz priekšu, kas liek radīt, jo tas ir kā adrenalīns, man jau šķiet, ka tā, vai ne? Man liekas, tā ir rītīga slimība, ceļš teātris un varbūt arī kino. Tā ir slimība, tu nevari apstāties.
Un tad ir jānotiek kaut kādam ļoti lielam lēmumam dzīvē, kāpēc, lai tu šo profesiju vairs nedarītu. Visticamāk tad ir, jo šajā profesijā virsot nevar sasniegt. Šobrīd Capital FM ēterā paklausīsimies vēl vienu soundtracku no Emira Kusturica filmas Arizonas sapnis American Dreamers Old Home Movie. Filma, kuras vienu no galvenajām lomām atveido Džonijs Depps. Klausāmies! Tava dzīves stila radio. One thing I was sure of, my uncle was definitely a hero of the child. Es jau domāju, what? Smell of his old spice. Kas? Nice. That lost childhood. Building my own movies. Bet viņš tev var arī nē, Nē, jo es jau redzu, ka viss ir kārtībā, es vienkārši nevaru saprast, kas notiek. Nē, tas, ka redzot šīm arī, jā, šiem soundtrackiem ir tas, ka viņi tā ļoti lēni. Kurš atbilda? Raivis Bergšpits. I believed in the American dream. Būs jāpasaka tūlīt. Man svarīgs info. Un nepareizā atbilde. Uzņēma Guernica. Gadā uzņēma Guernica konkursu atbildi. You always look like a Raivis Malcis tāds Redzēt, centrs. viņa kā iesūta. Jā, vienkārši mūsu Vienkārši ieprasām. This great movie, Cameron. My mother always Tas, ka būs jāpasaka Raivim, ka viņš tā, dreams about houses. tā centās un netrāvīja. Jā. In summer. Sveiciens kino raidījumā Stopkadrs. Šodien ar mani Diānu Capital FM ēterā bija režisors Elmārs Seņkovs. Un runājam par Emiru Kusturica sērbu kinorežisoru daļradi, konkrēti par filmu Arizonas sapnis 1993. gads. Un filmā būs skatāma Blaumiņa ielā 32 kulturālajā vietā Sapņu un kokteļi jau 20. jūlijā 7:00 vakarā. Bet šobrīd stunda tik ātri paskrien, ir laiks, Elmār, mums atvadīties ar tevi. Pirms mēs atvadamies, vēl svarīgs info. Sirsnīgs paldies Raivim, kurš jau ir iesūtījis pareizo atbildi uz mūsu šī raidījuma konkursa jautājumu. Vienīgais, Raivi, jā, mana vaina, aizmirsu pateikt to, ka nu labi, tas ir viens, ka es neatceros, kā ar tevi ir bijis, vai tu jau piedalījies un laimējām, bet to, ka tu esi piedalījies, tas noteikti, un paldies tev par to. Bet, jebkurā gadījumā atbilde, diemžēl, ir neprecīza, un tāpēc, ja nu kas, mēģinu vēlreiz. Gaidīsim stopkadrs@capitalfm.lv. Elmār? Jā. Paldies! Paldies jums, jā. Kāds vēlējums klausītājiem? Vēlējums klausītājiem ir... Tiem, kas nav pozitīvus, un tiem, kas pozitīvi pavada nedēļas nogali bez šī festivāla, tā kā mēs ar tevi. Katrā ziņā vēl iesaku šodien pēdējā diena, lai aiziet apstīties fantastisks filmas, ko piedāvā mūzikas un kino festivāls. Ir vērtīgi redzēt ļoti daudz labu krievu filmu, kas ir Piemini to, par kuru tu man stāstīji aizskatā. Jā, vakar es redzēju ļoti fantastisku filmu ar nosaukumu Vingrinājuma daļā mākslā par aktieru dzīvi. Ja jūs interesē, kā dzīvo aktieri un kāda ir viņa profesija un cik smagi vai sūri vai cik smieklīgi, tad droši tā filma ir fantastiska. Vienkārši viņa atspoguļo precīzi. Un arī attiecīgi, protams, ieteikt un apstīties Kustricas filmas un cerams, varbūt, ka mēs šodien jūs iedvesmojām. Ja nē, tad varbūt tās varat paklausīties viņu mūziku vai arī to pašu Bregoviču. Tā katrā ziņā tas ir vērtīgi un vērtīgi viņu zināt. Jā, uz atvadām arī paklausīsimies vēl vienu soundtracku no šīs lieliskās filmas Goran Bregovičs, Iggy Pops un tāds kā tituls soundtracks In the Dead Car. Ko liels paldies, ka arī šajā Stopkadras raidījumā bijāt kopā ar mums. Paldies Elmāram un tiekamies jau pēc nedēļas. Aizvadītās stundas laikā Capital FM ēterā ar jums kopā bija Diana Saule. Čau, čau! Lai jums jauki!